Nu ko, šodien ir sestdienas smalks laiciņš. Kas šodien pa datumu? 6. Un šodien domājam, varbūt uztaisīsim makšķerēšanas vlodziņu pēc ilgiem laikiem. Mēs organizējāmies bez Igora laivas. Igors ir dusmīgs atkal. Igors kā parasti dusmīgs un kavējās. Neaizmirsīsim to. Un šodien varbūt būs makšķerēšanas vlodziņš. Un gaļas cepšanas vlodziņš saulītē. Pamierīgo. Mēs nebrauksim uz Sauriešām. Uz Vangažiem. Uz Vangažiem, jā. Sveicinās, tas būs vlodziņš. Ok, čau. Vai būs jānoķer kaut kas? Labi, noķersim. Noķersim, jā? Jā, būs. Šo sezonu sāksim no normāli, jā? Es domāju, mēs paņēmām līdz divas, ka tā būtu, ka uzkarināt jā. zāķi. Elīze saka, ka būs, ka uzkarināt zāķi. Man liekas, tikko ieraudzīju vislabāko makšķerēšanas krēslu ever. Vienkārši apskatieties šo te krēslu. Ir daži makšķerēšanas krēsli. Kuri? Kuri? Pieņemsim viens, kas ir tur ļoti labi novietots. Redzi? Man liekas, ka tas kaut kāds ne jau krēsls. Tas biroja krēsls ir ideāls makšķerēšanas krēsls. Opiņā, kas te ieradies? Čau. Jā, kāpēc tik bēdīgi? Laivu nevarēja paņemt. Igor, mums ir tev dāvaniņa. Jā, mums tev dāvaniņa. Nu, nevajag dāvaniņu. Kur viņi pazud? Otrā maisiņā. Nu, nevajag dāvaniņu. Kas tāds ir? Tā ir dāvaniņa. Tā ir dāvaniņa tavam sunītim. Kas tāds ir? Saki, paldies, ka tev dāvaniņa iedūs. Paldies, bet kāpēc man vajag sunim dāvaniņu? Tāpēc, ka man liekas, tavu sunīti vajag iepriecināt šajā dieniņā. Tāpēc. Vienkārši vienam citam nav sunīts. Mēs jau varējām nepaņemt. Nu, paldies, jā. Elsīte būs priecīga. Cerams, ka Igors paliks. Viņš apvainojies. Viņš galīgi sašļots. Viņš to savu laivu gribēja ielikt iekšā. Bet, manuprāt, vieta ir ļoti laba. Nē, vieta ir lieliski, man patīk. Tādam cilvēkam, kas nemakšķerē kā es, Jā. kur es redzu, ka draugi makšķerē, te ir galdiņš, te ir griliņš tuvumā, Jā. un man nav jāvēl kaut kādi tie gumpiņi, Jā. lai redzētu, kā jūs makšķerējat. Un es beigās izbaudīšu labu laiku. Un, ja tu gribi arī vari makšķerēt, vai ne? Jā. Šā nezinu, vai kāds paņems rezervas skatu. Nu, visdrīzākais tev kā iesācēji neviens nedos savus dārgos kāds, tīpaši Igors. Igors, nē, Igoriņš, nē. Tie ir svētie kāti. Tādiem tīriem. Pareizi ticīga iesvētītie krāti. Nu, ko ķers? Es vēl neko, es tikai sataisīšu. Stilos, jā? Stilošu. Taisīsim fotosesiju. Pirms paņi jau tas sesē. Ko kādu stundiņu jau esam šeit, esam sagriežuši dārzenīšu, dāmas sagriežuši, protams. Fonā, kā redzam, makšķerē Andis. Gaidām uz Kristapu, kas tikko atbrauc, un tad jau turpināsim mūsu jauko sestdieniņu. Tu iemeti kokā? Tajā skuju kokā? Nē, tajā bez zariem. Ar zariem? Nu jāiet pakaļ. Varbūt izbrauc ārā. Nu. Cīnies! Norāv? Vot tā, zaudējums. It kā man liekas, ka es te esmu normāliem makšķerniekiem, bet viens norauj nost kaut kādu savu āķīti. Un ko viņš dara tālāk? Googlē mezglus. Viņš googlē mezglus. Viņš nemāk uztapīt mezglu savam āķītim. Vismaz es neizliekos. Nopirts lielais makšķernieks. Makšķerēs? Man nav makšķers. Bet skatītāji gaida no tevī makšķerēšanas logu. Mums teica, ka šito aprīkojumu neko tu nevar noķert. Jā, tā es dzirdēju. Bet tas jau mums dara. Tas ir mums, man liekas, standarta rezultāts. Tā, nomainīsim diķīti un cerēsim, ka šeit kaut ko izvilksim. Cerīgākais diķīts? Jā, tiem, kas saprot, ko viņi dara. Cheater diķīts, ja? Jā, easy diķīts.
Nu, cik ļoti tev gribās iemest to makšķeru iekšā? Šeit ir pārāk. Pārāk viegli? Nē, pārāk līdeklis, te grūti dabūt. Te ļoti saklis tevzās vietās, viegli noraut mēnekļus. Tāpēc Igor viņš aizbrauc, jā? Nē, Igoram jau it kā nepatīk līdeklis, viņš jau arī te pano pa paralēli. Mums jau bija pienācis saimnieks, mēs pie cita dīķa mašķerējām. Saimnieks teica, ka viņš jau pēc ekipējuma jau redz, ka mums labāk tur nemašķerēt, ka mums taču nenoķersim. Ļoti apbēdinājuši. Ja tu zini, ka tu esi loks, tad tu zini, nevajag tā, ka cits tev vēl to pasaka. Tomēr ir baigi labi, ka tu neesi makšķernieks, ka tev draugi baigie makšķernieki. Tu vari vienkārši atbraukt, izbaudīt labu laiku un iedzert maz drusciņu aliņu. Man te ienāca informācija, ka tev esot inside info, kā noķert zivu šeit. Jā. Kas esot jādara? Jāliek maziņš šūpiņš, kas tā kā bleķa vizulīs maziņš, jā. Jā. Un viņš teica, ka mana krāsa ļoti tuvu tam, uz kā viņš esmu noķēris. Tā kā jāmēģina. Tad drīz būšot, jā? Ceru. Jāļauj pagaršot? Uz lēmītēm un... Jā, zem nav. Un aptiltāk. Ir un tāds trūkāk. Bet man vienkārši skatos, lai tāds maziņš būtu. Zini, kā vēl ir variants, kad tēmnieks atnāks iebros viņus ar kombikornu, tad viņus būs ieglāk. Mēs varam Jurim paprasīt, lai ģatnes. Ir. Opa! Kas mums tur ir? Opiņā! Nu, priecīgs? Jā, nu cik jau varbūt priecīgs, bet jā. Rītdien pusdienas būs. Zupiņu taisīs? Nē, cepsim. Ceps. Kas tev tur ir? Zivs. Kaut ko te izmakšķerē. Tas ir tā sparīgi. Smuka. Kāpēc ir tādā krāsā? Kas tā pa zivi vispār ir? Nu jāiet pie infografika. Es pirmo reizi tādu redzu. Tas tāds ir pa zvēru. Viņš ir rādams? Tas ir rādams, jā. Tas ir rādams? Viņš jāgalina nost tagad, ja? Jā, tev jāņem viņa mājās tagad, pavisam noteikti, jā. Labi. Anta pa viegli bija? Jā. Gribēja drusku challengeņu? Jā. Tā es uzliku... To, ko ieteici? Renāram pateicu, kas jādara ir. Es to izdarīju, 2 reizes iemet un viss. Un es jūtos, kā es būtu apčakarējis kāds šmalcies. Čīteris. Tas, ko es iepriekš teicu. Tas čals vienkārši pastāst, tev uz turieni jāiet. Tu šita nemakšķi, ai tur. 2 reizes iemet. Forši. Braucam mājās. Tagad mēs iesim pasmēties pa Kristofu. Viņš ir spējis izvilkt šitajā vienkāršajā dīķītī zivtiņu. Protams, nav pie savas makšķeres, bet, zin kā, labs spēlētājs. Tieši tās, vešu makšķeres, nezinu, kā viņam veiksies. Bet, zin kā, basketbolā ir teiciens. Labs spēlētājs spēlē ar bumbu, vēl labāks spēlētājs spēlē bez bumbas. Turēt īstais nebija kaut kas, ka tu spēlē uz cilvēkiem vai kaut kas tāds. Nu, nē, tur vairāk Tas ir futbolā. Tas ir futbolā. Man liekas, ka jāmet arī tur, kur tek. Man liekas, tās zivs ir tik daudz, ka nav starpība, kur tu met. Kā ir sveša makšķera? Tās super smalkās Igora tipa makšķerīs. Viņš viņu parauj kāds pa stipru un salost. Trešais metiens. Ko Renārs saka? Šis kāds nesamulzīs vai salūzīs? Tas ir jautājums. Nu nesalauz. Te arī kaut kāds zelta. Jā, tāda tā kā man. Ieķēras kaut kas tur. Kad būs īstā makšķerēšana? Mēs neredzam, kad atnāca. Tā kā Igors izvilks laivā ārā. Bet mēs jau nevaram novienoties, kur mēs viņu ņoksim ārā. Jā, viņš arī nevar saņemties. Viņš jau soli visu laiku. Tad vienā weekendā, otrā. Tagad vispār kaut kur pazudis. Nu, Švakar, Igor. nu nekas, kaņ jau viņš atgriezīsies. Kaņ jau viņš atkal kļūst dzīves priecīgs. Noteikti. Paldies pavāram. Paldies kompānijai. Bija laba? Jā. Varēja būt labāk. Jā, trūka pāris biedru, bet nē. Nu,
Ar laiku jau atvesaļosies jaunieci. Jā, Viss būs kārtībā. laiks visu dziedē. Bet gaļa bija ļoti laba. Man prieks. Un uzkodu? Uzkods jau vienmēr ir labs. Uzkods jau bez uzkodām nebūtu galvenā ēdiena. 500 gramus beigās noķēri. Jā, es īstenībā sāku domāt par to, ka nav tik dārgi. Cik tu maksāji? 8 eiro par kilogramu. Jo tu jau dabū gan izklaidi, gan gaļiņu. Tikai galīgi negribās ēst. Tās zivs taču jāsagatavo, ir tādā, ka viņi vecs paliks. Tu viņu šodien gatavos? Es domāju, ka jāatbrauc mājās, jāiztatā un jāizcep, un tad jau brokstīm ir. Bildīt atsūtīs? Kad gatavi? Jā. Protams. Nu tālūk, jauki pavadīt sestdienu kopā. Pirmā makšķerēšana čāļi ir ietestējuši. Tagad tie, kas gaidīja visādi makšķerēšanas vlogus, gan jau atgriezīsies. Un šis bija diezgan bezjēdzīgs vlogs, bezjēdzīgi nofilmēts, bet labi pavadīts laiks, ir labi pavadīts laiks. Un tagad atpakaļ uz Rīgu un atpakaļ pie darbiem. Un es ceru, ka jums patiks šis video. Un te jau tiksimies līdz nākamajai reizei. Paldies!